Šodien mēs runāsim par drošību un civilu aizsardzību raugoties ar liepājnieku acīm. Un šodienas tēma mums ir evakuācija un pārtikas un pirmās nepieciešamības preču izsniegšana. Konflikti, krīzes nekad nav vienādi, bet ja atsaucamies uz pirmajā rullītī runāto, tad evakuācija visdrīzāk būs no apdraudētajiem rajoniem, domājot Latviju no citiem reģioniem, un Liepāja visdrīzāk būs tā, kas uzņems evakuētos bēgļus no citiem reģioniem. Mēs pašvaldībā plānosim, kā organizēt evakuāciju izvietošanu, kurā vietā būs evakuācijas punkti un kā mēs atbalstīsim šos te evakuētos. Sākot no viņu ierašanās Dienvidkurzemes novada teritorijā uz robežas līdz nepieciešamībai evakuēt sievietes un bērnus uz ārzemēm. Tāpat mēs arī plānosim, kā organizēt pārtikas izsniegšanu iedzīvotājiem un veidosim noliktavu saimniecību, kā arī pirmās nepieciešamības preces, jo krīzes laikā mēs apzināmies, ka viss nebūs pieejams. Un es uzskatu, ka cilvēku pamatvajadzību nodrošināšana ļaus sabiedrībai izdzīvot un būt noturīgākai pret ārējo faktoru ietekmi. Šobrīd esam drošībā, bet mums ir jābūt gataviem krīzei.